Sveicināti jūs mājās! Šī ir pirmā 2014. gada nedēļas doma, un to es gribētu uzsākt ar to pašu tēmu, ar kuru mēs pabeidzām 2013. gadu, un tēma, kura katra no jums kabatā un maciņā, vismaz es tā domāju, skan nu jau ikdienas, un tas ir eiro. Mēs esam iestājušies eirozonā. Es gribētu pavisam īsi pateikt, kas tad ir eiro un kā pret to ir jāizturās. Eiro ir instruments, ar kuru palīdzību starptautiskie finanšu konglomerāti kontrolē noteiktu teritoriju, kas šajā gadījumā ir Latvija, un tās iedzīvotājus. Pret to tā arī vajadzētu izturēties. Šajā brīdī tās ir rietumos bāzētas finanšu korporācijas, par kurām mēs patiesībā nemaz tik daudz nezinām. Mēdī, oficiālie mēdī, lielākā daļa no kuriem pieder tiem pašiem cilvēkiem, kuri vada šīs korporācijas, mums par to nestāsta. Sekas, protams, mēs izjūtam. Un kā šonedēļ teica viens no Latvijas mēriem, Aivars Lembergs, ja reiksmārku un rubli mums atnes ar tankiem, tad eiro mēs pieņēmām paši. Eiro atnāca mums skaistā demokrātijas veidolā. Un pēc kāda laika daudz no mums domās, ka mēs jau paši tam piekritām un paši to ieviesām. Kaut gan lielākā daļa aptauju šobrīd rāda pretējo. Lielākai daļai Latvijas iedzīvotāji eiro nav vēlams. Taču valdība, jeb tā organizācija, kuru pārstāv šo starptautisko finanšu konglomerātu intereses šeit, šajā teritorijā, domā citādāk. Un stāsta mums, ka tas ir mūsu interesēs. Faktiski, ja mēs esam pieļāvuši ar savu bezdarbību šo eiro ieviešanu, tad jāsaka, ka mēs to esam akceptējuši. Jo, lai kaut kam neļautu notikt, tam ir jāpretojas. Bet savā prātā un sirdī paturēsim to, ka starptautisko finanšu konglomerātu pārstāvis Latvijā un eiro ieviesējs ir Vienotība, jeb organizācija, kur maskējās aiz šī nosaukuma. Partija Vienotība ar saviem līdzbiedriem vai satelītiem. Vienotība nekad nav pārstāvējusi latviešu vai Latvijas iedzīvotāju intereses. To eiro ieviešana vēlreiz pierāda, un tas ir tikai viens no noietajiem posmiem šīs teritorijas pakļaušanā. Turpinot iesākto tēmu, es gribētu šodien pateikt arī to, ka ir pienācis laiks izbeigt savstarpējo kasīšanos starp latviešiem un krieviem, jo bieži vien mēs tiekam sarīdīti savā starpā, lai mūs varētu pārvaldīt. Ja mēs padomāsim, mums tā īsti nav par ko strīdēties, jo šobrīd visiem šeit dzīvojušiem, gan latviešiem, gan krievalodīgajiem, ir vienas un tās pašas sāpes un viena un tā pati problēma, ja viens liels smags drauds no rietumiem, kas nāk kā liela tumša melna lavīna, masa, lai pazudinātu cilvēks, kurš šeit dzīvo, lai tos vienkārši paverdzinātu. Es saku krievalodīgie, tāpēc, ka starp tiem cilvēkiem, kuri lieto krievu valodu kā savu sarunu valodu, krievu nav nemaz tik daudz. Tur ir gan ebreji, gan poļi, gan ukraiņi, gan arī latvieši. Tāpat kā latvieši. Daudzi no tiem, kas lieto latviešu valodu, nemaz etniski nav latvieši. Tie ir krievi, ebreji, poļi un tā tālāk. Šobrīd mums ir jāsaprot, ka šeit mēs dzīvojuši esam viena sabiedrība un mums ir jāvienojās uz vienas idejas. Vislabāk, ja tā ir morāls ideja. Jo tikai morāli mūs pa īstam tā var vienot. Protams, ka lielākajai daļai latviešu gribas, lai krievi cienītu, vai krievalodīgie, pareizāk sakot, cienītu mūsu kultūru, mūsu valodu, un tas ir saprotami. Taču cieņu pret savu valodu un savu kultūru mēs varam veicināt tikai paši latvieši, cienot savu valodu un savu kultūru un cienot savu morāli. Tikai nostiprinot to, mēs varam iegūt mīlestību un cieņu no citautiešiem.
Šajā sakarībā es gribētu izstāstīt vienu stāstu iz vēstures. Stāsts ir par tādu valsti, it kā nelielu, bet daudz lielāku nekā Latvija, kā Malaizija. Pirms 70 gadiem šajā valstī nebija islāma ticīgo. Šodien tā ir viena no lielākajām islāma valstīm pasaulē. Un vairāk kā 65% Malaizijas iedzīvotāji ir muslimi. Viņiem neviens šo reliģiju neuzspieda. Pirms tam Malaizijā bija gan hinduisms, gan budisms, gan kristietība, un tās tur atrodas un tiek praktizēts arī šobrīd. Bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, ka malaizieši, ieraugot pirmos islāma ticīgos, bija ārkārtīgi pārsteigti par viņu augsto morāli. Par viņu augsto morāli un par viņu godīgumu, jo līdz tam viņi saskārās visbiežāk ar tām pašām problēmām, ar kurām saskaras gan mūsu valsts, gan citas valsts, kurā morāls līmenis nav tik augsts. Tas ir ar negodprātību, krāpnieciskumu, neķītrību, netīrību. Bet šie iedomājieties, 4 cilvēki uz daudz miljonu nāciju, viņi ar savu personīgo piemēru parādīja, ka var dzīvot citādāk. 60 gados valsts ir izmainījusies un izmainījusies sabiedrība. Nerunājot jau par to, ka tā ir plaukstoša, viena no plaukstošākajām Dienvidaustrumāzijas valstīm, šī valsts ir izmainījusies arī morālā ziņā. Es esmu bijis Malaizijā un katram novēlu nokļūt turp un paskatīties acīs cilvēkiem, kuri laimīgāko pasaules nāciju topā ir vienā no augstākajām vietām, neskatoties uz to, ka tā valsts joprojām nav ārkārtīgi bagāta finansiāli. Līdz ar to, ja mēs, latviešu sabiedrība, gribam, lai krievi kļūst par latviešiem, lai pieņem, akceptē un ciena mūsu kultūru, tad mums pašiem ir jākļūst citādākiem. Mums pašiem ir jākļūst labākiem. Un tikai ar mīlestību, ar pacietību mēs varam iegūt mīlestību pret sevi un cieņu pret sevi. Būsim godīgi. Ļoti daudz no šeit dzīvojušiem krievalodīgiem latviski nekad nerunās. Vienalga kādus likumus un noteikumus mēs izdomātu. Protams, tas nenozīmē, ka mums, latviešiem, vajadzētu atbalstīt plašo krievvalodas kā saziņas valodas lietošanu. Nē, nekādā gadījumā. Taču arī neatbalstot to un ieviešot dažādus vienojošus procesus, kā vienot izglītību, vienot bērndārzi, vispārējā kara klausība, pat tad paliks kādi cilvēki, kur latviski nekad nerunās. Īpaši no paaudzes, kuru mēs uzskatām par vecāko paudzi. Būdams Ņujorkā, es iepazinos ar krieviem, kur tur dzīvo 15 gadus un nerunā angliski. Es pazīstu vācieti, kurš dzīvo Latvijā vairāk jau kā 10 gadus, un viņš nerunā latviski. Būs vienmēr cilvēki, kuri neizrādīs vēlmi un cieņu latviešu valodai. Bet tas nenozīmē, ka mums ir jāizturās tāpat pret šiem cilvēkiem. Mums ir jāizturās ar cieņu pret sevi, pret savu valodu, savu kultūru un ar cieņu pret viņiem. Šīs nedēļas domu es gribētu nobeigt ar domu, kura izriet no tā, ko es tikko teicu. Manuprāt, viens no izcilākajiem Krievijas mūsdienu režisoriem Nikita Mihalkovs pavisam nesen izteica tādu interesantu un diskutāblu domu, ka jebkura iekšējā cīņa ar saviem grēkiem, cīņa par savu raksturu izmaiņu, cīņa par savas morāles izmaiņu ir pilnīgi bezjēdzīga, ja valsts nodarbojas ar pretējo. Un pirmajā brīdī man negribējās viņam piekrist, jo man likās, ka cīņa par personīgo morāli, par savu iekšējo tīrību ir svarīga jebkurā gadījumā. Bet tad es atcerējos, ka bija laiki, kad viss, kas bija gaišs un labs, vai gandrīz viss, kas bija gaišs un labs, garīgā plāksnē tika skarbi un smagi sodīts. Cilvēkiem bija jāiztur ārkārtīgi liels ciešanas dēļ savas
reliģiskās, morālās pārliecības. Un man gribētos piekrist Mihalkova kungam. Es arī domāju, ka iekšējai cīņai ar saviem grēkiem, iekšējai cīņai par savu tīrību, par savu morāli, ir daudz grūtāk no morāles viedokļa, no labā viedokļa, ja valsts iedarbojās pret to, ja valsts ir amorāla. Bet mēs, sabiedrība, ja mēs akceptējam šādu valsts iekārtu, ja mēs akceptējam šādu amorālu sistēmu, tad mēs esam līdzatbildīgi. Mēs esam līdzatbildīgi un mēs savu dzīvi tādā veidā tikai apgrūtinām. Man ir prieks, ja kādam ir svarīgi tas, ko es šodien teicu, tas, ko es domāju. Es jūtos pateicīgs par to un ceru, ka mēs nākamnedēļ šajā pašā laikā tiksimies RTV HD vai ikdienā Twitterī. Visu labu, uz redzēšanos!